Man sauc Lauma Kotāne, jā, un es mācos 11. IB klasē, un es kandidēju par vidusskolas prezidentu. Man sauc Roberts, es mācos 11 F klasē, un es kandidēju par viceprezidentu. Nu, galvenā doma ir tas, ka, lai jebkas notiktu, ir jābūt stabiliem pamatiem, ir jābūt zināšanām, ir jābūt pieredzēji un ir jābūt tai prasmei un vispār tā kā iespējai komunicēt ar gan visām iesaistītajām pusēm un būt reālistiskiem par to, ko mēs varam un nevaram izdarīt. Un tad, kāpēc tu piekriti mani šo darīt? Es piekritu, jo es jūtu, ka vajag tādu Laumai palīdzību. Un bišķiņ arī tādu hypu tam visam, tādu ķipsīti. Visam tam, ko Lauma dara, tiešām daudz un zina daudz. Un, es vienkārši tā gribēju piepalīdzēt, lai sakārtot lietas. Un, jā. Sāc. Jā, esmu piedalījies vairākos pasākumos, modes nedēļā, palīdzēju Timuram, ļoti daudz tur sarīkot ar to burzumu un tā tālāk. Un tad arī visādus tehniskos darbiņus palīdzēju tev, Kristop, tur safilmēt lietiņas un samontēt. Un, ārlietu grupā es. Es arī, jā, esmu ārlietās, meklēju sponsorus, izglābu daļēji, sagādāju 5 picas pēdējās 20 minūtēs. Vienkārši stāvot rindā aizgāju sarunāt. Ziemassvētku bālē. Jā, Ziemassvētku bālē. Nu, un varbūt kāds ir dzirdējis, ka es esmu šī brīža vidusskolas domas iekšlietu koordinātori. Es esmu organizējusi lielāko daļu, ne visus, jo ir kaut kādi pasākumi, kas ir tur konkrētiem koordinātoriem, bet lielāko daļu no pasākumiem, kas šogad ir notikuši. Un jā, es, protams, esmu visās sēdēs, un jūs mani redzat visos pasākumos, un tad es esmu tas cilvēks aiz tā visa, ko jūs beigās, kādu beigu rezultātu jūs redzat. Jā, tas bija tāds vakars, kur mēs braucām ciemos. Un jā, Lauma domāja, ka viņai kandidēt. Un es tā, ja tu vēlēsies, tev palīdzēt. Tad nākamajā rītā Lauma ir izlēmusi, acīm redzot, un viņa zvana man, Roberta, kandidējam kopā. Jā, man liekas, ka tāda lieta, ko daudz pirms nezinu, ir, ka es šo džeku pazīstu no 2 gadu vecuma. Mēs kopā gājām bērndārzā, un mēs tur darījām kaut kādas blēņas un spēlējām bruņuručņīnas, un tas mans lēmums bija tajā, ka Roberts ir tas cilvēks, kam es zinu, ka es 100% varu uzticēties ar kaut kādiem darbiņiem, gan profesionāli, gan emocionāli, gan visos citos veidos. Un tas, ka mēs esam bijuši draugi un kolēģi un visi iespējamais jau tik ilgi, vienkārši starp mums ir izveidosies tāda draudzība, ko mēs varam tālāk arī, mēs varam strīdēties, mēs varam smieties, mēs varam to visu nodot arī pārējiem. Jā, es varu sākt. Tātad es programmēju Daba Jeans šaudauts. Mājaslapu uztaisīju Daba Jeans arī vispār SMU tas tāds. Tad es saksofonu spēlēju vairākās grupās. Visur, kur var. Orķestrī arī. Jā, un tad es arī bišķiņ dziedu šur tur. Volejbolu spēlēju, zālēju. Es nezinu, ko es vēl daru. Labi, visu jau nevarēs atcerēties. Mūzika lielākoties, jā. Jā, tu mums esi mūziķis, jā. Viss, kas notiek skolā ir viena daļa manas dzīves, bet pēc skolas es dodos uz kori. Tātad es dziedu korī kopā ar šo džeku. Un pēc kora dodos uz dejošanu. Es 4 stundas nedēļā pavadu dejojot tautsdejas. Ārpus skolas, es arī spēlēju basģitāru. Esmu iemācījusies pēdējā laikā spēlēt basģitāru. Es vadu privātas stundas un es pavadu ļoti daudz laika mācoties un darot visu kaut kādus iekšlietu darbiņus. Un, jā. Jā,
Es arī esmu klubs mājā ārlietās. Jā, ārlietu klubiņā. Tur arī tas tāds klubiņš. Jā. Jā, pavisam vienkārši. Laika plānošana, kā es teicu, spēlē visādās grupiņās, bet ir tādi side projects. Nav tāds konstants darbība tajā visā, un man paliek daudz brīva laika. Un jā, es izlēmu, ka to brīvo laiku varētu likt lietā tieši kandidēt un pārstāvēt veidā. Jā, mana tāda lielā vīzija un plāns ir, ka šogad varbūt esat dzirdējuši, būs dziesmu deju svēki, un man liekas, ka tas ir tāds ļoti skaists un foršs punkts ko pielikt uz visu manu kora un tautas deju karjeru un uz karjeras, un es domāju, ka tas tāds labs noslēgums tam, ka es cik jau gadus esmu ar to nodarbojusies, un es esmu tiešām gatava. Man nav es esmu gatava neupurēt, jo, manuprāt, es jau esmu ilgi plānojusi, ka es šo vēlos tā kā pabīdīt malā, bet tad tieši prezidentūra būtu mans pamata prioritāte nākamgad. Es sākšu. Labi. Roberts būtu sarkankrūtītis. Viņš mums tāds eksotisks putns. Es vēl domāju, ka viņš varētu būt tukāns, bet nē, viņam šodien sarkans krāklis, tā kā viņš būs sarkankrūtītis. Jā, Lauma varētu būt haizivs, jo viņa ļoti taktiska ir, viņa vienmēr visu izplāno, un viņai viss pa plauktiņai vienmēr, un, zin kā, haizivs jau tā kā iet savu mērķi tā izplānojot visu, un tad vienmēr ir tāds gandrības. Es domāju, tas tāds, labi, neacīmredzams, bet ļoti nopietns un ļoti svarīgs punkts, ka mēs esam vienīgie kandidāti, kuriem ir reāli izdarīti darbi šogad. Mēs esam tie, kas ir ieguvuši kaut kādu pieredzi, mēs esam tiem, kam ir skaidrs nevis ko solīt, bet ko darīt. Mums ir skaidrs, ar ko ir jārunā, kas ir jādara un kā to reāli, kā dabūt to ideju līdz realitātei. Ar ķirsīti, protams. Bet, jā, tas ir kaut kas, ko tie pasākumi un viss, par ko VD ir, to tu nevari līdz galam saprast, pirms tu to esi darījis. Un mēs esam, tieši tāpēc, ka mēs esam šo darījusi, es esmu bijusi iekšlietu koordinātori, es esmu bijusi reāli pie šī organizatoriskā procesa. Es zinu, kādas lietas ir jāizdara, lai nonāktu līdz beigu rezultātam, un es to zinu tāpēc, ka es šeit esmu bijusi, un man ir bijusi šī pieredze. Jā, es paļaujos uz Laumu, viņa man arī daudz ko stāsta, un es arī esmu tajos procesos no tāda ārlietu skatu punkta, bišķiņa, jā. Un Roberts māk tā paskatīties uz lietām no tā kā citas skatu punkta, tad ja varbūt es esmu baigi ieciklējusies un bijusi šeit jau tā kā ilgi, un es varbūt neredzu to no tādas ārpuses, tad Roberts māk paskatīties tā plašāk. Citādāk. Jā. Mēs zinām, ko darīt. Jā, es pieļauju arī jūs zināt, ko darīt. Balsojiet par darbiem, nevis par idejām, kas nozīmē? Mēs ar idejiski. Ar idejiski. Jā, vienkārši balsojiet. Galvenais ir balsot. Galvenais ir atnācis uz vēlēšanām. Jā. Pat, ja tu vēl neesi izdomājis, es ticu, ka mēs arī vēlēšanās tevi pārliecināsim. Bet, ja jau mēs tagad esam tevi pārliecinājuši, tad balso par mums, jo tas ir tiešām svarīgs lēmums. Jā.